Apskatīsim gadījumus, kad mums ir jāizsaka lielums no reizinājuma, dalījuma un no summas. Sāksim ar reizinājumu. Ja mums ir divi lielumi reizināti, piemēram, A reiz B ir vienāds ar C, tad A mēs izteiksim kā dalījumu, kur rezultāts tiks izdalīts ar otru reizinātāju. Un tikpat labi arī otrs reizinātājs arī tādā pašā veidā tiks izteikts, rezultāti izdalot ar pirmo reizinātāju. Dalījums. Ja mēs dalām A ar B, un tas rezultātā dod C, tad A skaitītājs mums būs vienāds, ja mēs saucēju B pareizināsim ar rezultātu. Bet saucējs B būs vienāds, ja mēs skaitītāju izdalīsim ar rezultātu.